Rīgas pilī 4. maijā valsts prezidents pasniedz augstākos apbalvojumus 38 izcilām personībām. Starp apbalvotajiem bija arī Valmieras novadnieki. Un mēs devāmies pie Daigas Rokpelnes uz viņas 2. mājām – bibliotēku, lai raudzītu, kā tad viņu sagaidīja paši tuvākie. Vai un bērni un mazbērns un prezidents arī. Vai Marta šis gan ir. Šis gan ir. Jā, es tak domāju, tu tā kā pa mierīgu atnāksi. Es tā kā mierīgu, nu. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs svinīgā ceremonijā Rīgas pilī pasniedz augstākos valsts apbalvojumus. Par atzinības krusta virsnieci tika iecelt arī Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne. Vēloties dalīties priekā, viņas esošie un bijušie kolēģi, draugi un tuvinieki 5. māja rītā bija sagatavojuši pārsteigumu. Viņi sagaidīja Daigu darba vietā ar ziediem un sirsnīgiem sveicieniem. Mēs sirsnīgi sveicam un paldies, ka tu mums esi. Paldies, ka to, ko esi darījusi, lai mums tiešām tik skaisti būtu viss šis gaismas tīkls. Lai vienmēr lasām mēs grāmatas, esam zinātkāri un paldies par to, ko te esi paliekusi par tavu lielo darbu. Paldies, Dēļ! Šīs apbalvojums ir par ļoti daudz ko, par ieguldījumu, ko varētu uzskaitīt vēl un vēl, taču visvairāk tas piešķirts par nozīmīgu radošo devumu bibliotēku nozares attīstībā un pilsoniskās sabiedrības izaugsmē. Turklāt šogad aprit 30 gadi, kopš Daiga Rokpelne vada Valmieras bibliotēku. Tā ir tāda brīnišķīga izjūta un mirklis prezidenta pilī bija ļoti, ļoti īpašs. Vienkārši, ļoti sirsnīgs un tāds diena, kurā tu saproti, ka ir vērts un ka tas ir brīnišķīgi, ka ir Latvija un ka mēs paši veidojam šo Latviju. Par šo apbalvojumu es uzzināju ļoti interesantā veidā, jo tas bija 1. aprīlis. Un ja tev pusdienlaikā no prezidenta kancelējas piezvana un saka, ka rakstīs vēstuli, tu tā īsti nesaproti, vai tas ir joks, vai tā ir nopietnība. Bet katrā ziņā, tad, kad es sapratu, ka man šis apbalvojums ir piešķirts, es tiešām jutos pagodināta un tāda dziļi pateicīga par to, ka mans darbs ir novērtēts, bet ne jau tikai mans darbs. Tā ir tāda kolektīvs sasniegums, ko mēs varam svinēt un ko mums arī vajag svinēt. Arī Daigas Rokpelnes tuvākie un tie, ar kuriem ceļi dzīves gaitā krustojušies, viņā saskata līderi, kurš ar sirsnību, enerģiju un idejām spēj iedvesmot citus un radīt sabiedrībai nozīmīgus un vērtīgus darbus. Ik viens, kurš ir sācis, turpina vai jau ir beidzis kopīgi darboties, par viņu saka tikai labus vārdus. Daiga vienmēr ir, tas tā interesanti, viņa vienmēr ir bijusi gan vadošs cilvēks, gan savā ģimenē, gan tāds līderis, ja? Gan arī savā darbā. Viņa vienmēr ir spējusi iedvesmot, viņas darbs, viņas enerģija un bieži vien tās trakās idejas, ko viņa izdomā, sākotnēji liekas, tas kaut kas neiespējams, kaut kas neatbilstošs laikmetam. Un mēs redzam, pēc pāris gadiem tas parādās kā jaunā inovācija, kā jaunā tendence, kas it kā nāk no ārzemēm, no Eiropas vai kurienes, bet viņi jau par to ir domājusi un runājusi jau gadus iepriekš. Tā kā Daiga teica, mēs satikāmies pie universāla veikala ar viņu, ka viņa bija jau praksi izgājusi un jau bērni bija piedzimuši un tā. Un tad mēs satikāmies un tad viņa stāstīja, ka viņa labprāt kaut ko garīgu paņemtu savai tai praktiskai darbošanās lauku vidē un bērnu audzināšanā. Vispirms mēs sasveicinājāmies, un tas ir tas mans stāsts. Viņai bija tik sastrādātas rokas un stingrs rokas spiediens. Es sapratu, būs. Vismaz jāmēģina, jo mainījās tie laiki. Laika mainījās un vajadzēja jaunu, spēcīgu, radošu bibliotēkas direktori.
Nu, ir pagājuši gadi un ordenis. Un tas ir viss tā apliecinājums. Un liels prieks par to. Es pazinu un pazīstu arī citu bibliotēku, galveno reģionu bibliotēku direktors, bet tas azarts un tā interese par visu to, kas apkārt notiek, par visu jauno, tādu es redzu pārsvarā tikai Daigā. Man tiešām ļoti liels prieks bija strādāt kopā ar Daigu, un es viņai tiešām pateicos par šiem 14 gadiem kopā. Vienmēr es jūtu to Daigas azartu, un tas vienmēr arī mani paceļ kaut kādā mērā, šis viņas azarts un viņas runas, un es vienmēr pēc tam jūtos burtiski uzlādēta. Tāda Daiga ir, un tādai es viņai arī novēlu arī turpmāk. Es gribu teikt paldies visiem, kas mani ir atbalstījuši un palīdzējuši strādāt tā, lai mums visiem ir labi. Daigas rokpelns nākotnes mērķi ir skaidri – izveidot elastīgu un rīcības spējīgu komandu visā novadā, kur Valmieras bibliotēka un novada mazās bibliotēkas darbojas kā vienots, spēcīgs kolektīvs.